Noteikti liela daļa sportista tādā kostīmā, nu diez vai. Ar visām cepurītēm un bez cepurītēm. Un lūk, viens no šī čempionāta varoņiem, Takahiko Kazuka, pieļaujot kļūdas komandas līderiem, Takahashi un Odam, viņš spēja Japānai tomēr atnest medaļu un proti sudraba. Viens no tiešām šī čempionāta pārsteigumiem, es pateiktu atklājumiem. Lūdzu, tik skaisti apspēlēja priekšmetu un darbību ar priekšmetu. Un vēl laikam turpinās. Tagad gan laikam priekšnesums noslēdzies ļoti brīvs, improvizējošs, rotaļīgs, malēts, lielisks prasmes pārvaldīt slidu, tās dažādos virzienos demonstrēja, daudz tādu ļoti oriģinālu kustību. Varbūt ne viss varētu iekļaut kādā no savām programmām, bet viennozīmīgi daudzi vispirms paraugdemonstrējumos demonstrētie elementi, kaut kādu soļu virknējumi, un pēc tam vēlāk ir atraduši savu atzinību un kļuvuši arī pa elementiem. Piemēram, viens apgrieziena liecieniņš tāds interesants, viņam bija tūri faktiski no vietas piezemējoties uz abu kāju zobiņiem sakrustotiem, arī tāds